Labrīt! Šodien atkal esam mūsu projekta Darīsim kopā studijā, un pie mums šodien viesojās Normants Šlitke, advokāts, zemes īpašnieku pārstāvis, aizstāvis, varētu tā teikt. Un šodien es ar Normantu gribēju apspriest pēdējos Satversmes tiesas lēmumu. Atgādināšu, Satversmes tiesa ir lēmusi, ka valstī vajadzētu pārskatīt esošo zemes lietošanas maksu, jo šodien mēs par zemes lietošanu zem mūsu daudzdzīvokļu mājām maksājam 4% no tās kadastrālās vērtības gadā. Un es gribētu jautāt Normandam, ko tad īsti Satversmes tiesa ir lēmusi? Kāda ir šī lēmuma nozīme gan zemes īpašniekiem, gan mums kā dzīvokļu īpašniekiem, gan valstī kopumā? Satversmes tiesa tur attiecīgi savu latiņu ļoti augstu, un faktiski brīžiem rodas sajūta, ka Satversmes tiesa paliek kā pēdējais tiesiskuma un taisnīguma tāds farposts vai tāds bastions, jo patiešām dažreiz izbrīna tas, ka kad apkārt viss brūk un gāžās, un ka katrs saeimas sasaukums paliek aizvien briesmīgāks un ka ministri paliek nekompetentāki, tad ir, paldies Dievam, ka mums ir Satversmes tiesa. Protams, arī Satversmes tiesā cilvēki, kas katrs nāca viens no ministrijas, otrs no tiesas, trešais vēl no kaut kurienes. Bet šis ir tas pats variants kā ramēņas zvērnātajiem. Paņemamies 12 cilvēkus parasts, un viņi rada vistaisnīgākos nolēmumus, faktiski kādi ir, kas ir viens no fenomeniem. Tas pats Satversmes tiesa šī latiņa uzstādīt ļoti augstu un tiek turēta. Tad Satversmes tiesa jau kādu 3. vai 4. reizi ķerās klāt zemes jautājumam. Ko tad tiesa īsti lēmusi šoreiz? Faktiski vismaz 8. reizi, laikam, nevis 3. un 4. reizi. Oho. Un Satversmes tiesa 18. gadā pirmo reizi lēma ļoti skarbi, norādot uz to, ka likums ir pieņemts nepareizā procedūrā. Tas bija pirmo reizi Latvijas vēsturē, ka Satversmes tiesa lēma, ka likums ir pieņemts pavirš toreiz vispār pašreizējais Daugavpils mērs, vienkārši kurus 3. lasījumu neturīgā likumā. Tas būtu tieši tāpatās, kā apmēram likumā par reņģu zvejošanu ierakstīt to, ka, apvienojās Ventspils un Valmieras, novadi. Tas ir kaut kas līdzīgs. Teorētiski tas aizliegts ir valsts, kurā var visu rakstīt, var mierīgi rakstīt. Dzīvnieku aizsardzības likumā rakstīt arī par laulībām starp vīrieti un sievieti un tam līdzīgi. Latvijā šādas juridiskās tehnikas nav. Tad šoreiz Satversmes tiesa nosacīt gāja vēl tālāk. Jā, mums neizdevās pārliecināt Satversmes tiesa, ka likums atkal ir pieņems huligāniski. Es to varu nosaukt par huligānismu. Ja Satversmes tiesa dod laiku likuma grozījumiem pēc iepriekšējās nolēmuma veselu gadu, un gadu nekas netiek darīts, un pēc tam pēdējā brīdī tieslietu ministri paraksta kaut kādu nezinām darboņu sastādīt likuma projektu, kuru rakstījuši cilvēki, kas ir absolūti nekompetenti, kuriem nav nekādas ne ekonomiskās izglītības, ne izpratnes par to, kas vispār ir tiesiskums, taisnīgums, ekonomiski pamatotas cenas. Viņi, šie nezināmie cilvēki, ministrijas kabinetos bez nevienas speciālas sarakstījuši kaut kādu bezjēdzīgu likumu, ko paraksta tieslietu ministru un nosūta savam partijas biedram Judinam, kurš faktiski nodarbojas uz Saeimu, pa taisno, apējot ministru kabinetu, atņemot valsts sekretārus un paziņot to, ka likumu vairs nevar normālā veidā caur ministru kabinetu izdzīt, kā viņi saka. Jā. Un partijas biedrs Judins, kurš faktiski, manuprāt, ar katru dienu dara kaut ko šausmīgāku. Katra Judina, praktiski, ja Judins tikko atver muti un kaut ko sāk runāt, tad tās ir šausmas faktiski. Un šis cilvēks faktiski vienpersoniski, autoritāri virza šo likumprojektu uz priekšu, un tā kā tāda valsts mašīna, tā kā Staļina laikā, viss likumprojekts ir iesniegts no koalīcijas partneri, un viņš ies uz priekšu. Tur nav svarīgi. Neviens priekšlikums tiek uzskatīts. Un tad, attiecīgi, visi tie priekšlikumi, ko Zemes reformas komiteja gatavoja, kā kontrapriekšlikumus, sakarīgus, normāls, loģisks priekšlikums, ko, attiecīgi, virzīja vairāk deputāti. Tagad Satversmes tiesā Saeimas pārstāvs saka, bet jūs jau paši, jums bija alternatīvs priekšlikums. Jā, mums bija, bet jūs jau noraidījāt. Zemes reformas komiteja kopā ar opozīcijas deputātiem iesniedz ļoti loģisks priekšlikums. Kāds ir tas priekšlikums, kā viņš izskatījās? Bija 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums bija, tad būtība tāda, ka zemes īpašnieki jau ļoti seni pateikuši. Mums zemes īpašniekiem nevajag nekādas tiesības, nekādas. Ne uz zemes dzīlēm, ne uz gaisa telpu, ne ceļu satiksmes organizēšanu, ne uz kokiem, ne uz krūmiem, ne uz tomātiem, ne kartuļiem, ne gurķiem. Mums neko nevajag. Jūs šobrīd mums jau tāpat de facto atņēmuši šo zemi. Sauksim lietas īstos vārdos, viņi de facto ir atņemta.
Jo tajā brīdī, kad zemes īpašnieki iet uz pie kāda Rīgas domnieka un prasa kādu atļauju, tad Rīgas domnieks saka, mēs sakam, gribam uzstāt ceļazīmi. Jūs nevarat. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir servitūts. Kas ir servitūts? Kur laiks servitūtu dēļ? Servitūtu īpašnieks drīkst uzstādīt ceļazīmes. Protams, ka zemes īpašnieks drīkst. Zemes dzīves pieder zemes īpašniekam. Ceļa sadīta kārtība pieder zemes īpašniekam. Asfalts pieder zemes īpašniekam. De facto pamēģiniet. De jure jums pasaka nē. Tātad jūs arī de jure bijāt gatavi atteikties? Mēs gribam nostiprināt. Saprotiet, ja jums paziņo to, ka jums faktiski īpašums nav atņemts, tad šī kompensācija 4% šķiet taisnīga. Jo viņš jau nav atņemts jums. Jūs jau paši varat tur ar viņu rīkoties, jūs varat iekasēt naudu no šī īpašuma, likt reklāmas plakāts, galā tur kondicionieri, tur strādā siltumpumpi, ūdens sakās, papildus cenu jūs varat ņemt. Bet de facto viņš tiek, Jēkabpils cietums, pa 500 000 nozog ūdeni vienkārši. Jēkabpils cietuma administrācija nozog zemes dzīves un paziņo. Bet tas lietas ūdens, tas tur zemē saticējis, viņš jau ir tā kā dieva dāvana. Pagaidiet, tas ir derīgais izrakstens. Visā pasaulē ūdens dārts Latvijā saskaņā likumderīgs izrakstens. Jēkabpils cietums administrācija to nozog, vai Jēkabpils policijas saka, ziniet, cietumu nezog, cietumā sēž cietumnieki. Līdz ar to zemes īpašnieks saka, beigsim šo spēli. Jā. Valdījums ir atņemts de facto. Ierakstīsim likumā, ka viņš atņems de jure. Tā. Un te brīdī 4% vairs nav derīgi. Līdz ar to zemes īpašnieki ar deputātiem virzīja priekšlikumi, ka pārējiem beidzot no šī reāla servitūta, tad vismaz uz personāla servitūta, kā tas ir brīvostās, kur konflikta nav. Un tad, attiecīgi, no paša civila likuma un tiesību teorijas viedokļa tā, ja tev visas tiesības ir atņemtas, tad tev arī pienākumu nav. Tas nozīmē, ka, ja notiek kāds ugunsgrēks, ja nokrīt kāds koks, nokalts vai kas cits, zemes īpašnieks nav atbildīgs vairāk. Jo šobrīd kurš atbildīgs par nokritušu savus koku? Iedzīvotāji? Ne, zemes īpašnieks, jo koks pieder viņam. Tas nozīmē, ka viņam ir de facto viss ir atņemts, bet krimināla atbildība par nokritušu koku, kas uzkrīt virsū cilvēkam, zemes īpašniekam paliek. Labi. Un tātad kāda zemes lietošanas likme šķiet taisnīga zemes īpašniekiem? Zemes īpašnieki pat teica, pat tas, kas brīvostā, pat tie 5%, ja viss tiesība būtu atņemts, pat tas jau būtu jau kā pirmais solīts pretī, jo tad tev vairs nav pienākumu. Un tad arī nodokļus nav jāmaksā. Tad nekustamā īpašuma nodoklis pāriet uz tiem, kas lieto, tāpat kā brīvostā. Un tad ir starpība, ja ir Ilonam Maskam dzīvoklis Purčikā un Sirmāmuļai, tad šobrīd ir tā, ka vienalga vai dzīvoklis Ilonam Maskam vai Sirmāmuļai, viņam abiem jāmaksā 4%. Un attiecībā uz nodokļiem ir svarīgi, vai zemes īpašnieks atbrīvos nodokļu nomaksas. Tas ir neloģiski. Jābūt taču loģiski tam, kas dzīvo tur. Tātad Sirmāmuļai ir Rīgas doma saka, jums nav jāmaksā, jums 90% atlaidi, jūs esat pensionāri. Ilon Musk, tu esi bagāts ārzemnieks, turklāt tev dzīvokļu nelikumīga būvniecība, tev maksā 3% zemes nodoklis. Bet ne jau tā kā šobrīd, iedomājieties šobrīd situāciju. Zemes īpašniece, cienījama kundze, gandrīz 100 gadu veca, pensionāri, viņai pieder zeme, daudzdzīvokļu ēkas īpašnieki saka, viņi nemaksās viņai neko. Bet viņiem nav kur turēt automašīnas, un viņi izber ārā šķēmas, vairākas kravas un noliek automašīnas zālītē. Šai kundzei Rīgas doma uzliek 3% nodokli par zemi, jo viņas zemi nelikumi apbūvēt ar šķēmbām. Tad viņi nesaņem neko, no viņas iekasē nodokļu divkārši. Tas pats attiecās uz Izraels pilsēņu Soņu Traubu, kurai iedzīvotāji bija nolikuši metāla garāžu pie mājas. Un tad Rīgas doma atnāk un saka, jūs esat zemes īpašniece, kas tās par metāla garāžām? Saka, rekur māja, rekur piespēd noma. Jūs esat atbildīgi, 3% nodoklis. Labi, tātad tā zemes īpašnieku versija ir vismaz 5%. Atņemiet visu tiesības, atņemiet visu pienākumus. Lai maksā tie lietotāji, teiksim tā, vai ne? Tieši tā. Jā, bet Tas bija viens variants. Saeima teica nē. Nē, tāpēc, ka deputāti, ka tieslietu ministrs atsūtīja Jutinām savu absolūti absurdo likumprojektu, kas aizgāja vienkārši kā karsts nāc pa Un sviestu. šobrīd mēs visi kā dzīvokļu īpašnieki maksājam 4%, no kuriem vēl zemes īpašnieks nomaksā nekustamā īpašuma nodokli. Jā, pēc vecās likmes var būt lielāk nekā 4%. Pat lielāk. Ja bāze ir dažāda. Bāze ir, sapratu. Labi, tātad, un kāds ir šobrīd Satversmes tiesas lēmums? Satversmes tiesas spriedums ir ļoti interesants. Satversmes tiesa gājas vēl faktiski vēl tālāk nosacīt. Mums, kā es teicu, mums neizdevās pārliecināt Satversmes tiesu par
To, ka likums pieņems nepareizā procedūrā, neizdevās. Es uzskatu, ka ir nepareizā procedūrā, jo šāds vēstules no ministrs savam partijas biedram Judenam ir manā ieskatā nelikumīgs. Es pat to lūkšu krimināla procesa viennozīmīgi gan pret tieslietu ministru, gan pret Judinu. Un attiecīgi es uzskatu, ka abi šie cilvēki ir jāpild pie atbildības, un es uzskatu par krimināla atbildības, bet tas ir cits jautājums. Bet Satversmes tiesa teica kaut ko citu. Satversmes tiesa teica, ka par šo labi, varbūt likums pieņems pareizā procedūrā, bet likums tik nedrīkst, kad Saeimai līdz 1. jūlijam jāpieņem ir likums par kompensācijām. Tātad mēs ar jums visi tagad maksāsim 1000%. Tātad dzīvokļu īpašnieks maksās 4%. Par lietošanu. Starpību maksās visi nodokļu maksātāji zemes īpašniekam. Tad valsts maksās šīs kompensācijas. Maksātāji. Kas te valsts? Bet, protams, jā, bet mēs maksāsim. Kosmētiski maksās. Tas ir Padomju Savienībā maksā visu valsts. Padomju Savienībā valsts maksā par skolām, bērnu dārziem, slimnīcām un tam līdzīgi. Tas ir komunistu izteiciens, maksā valsts. Maksā nodokļu maksātāji. Valsts mūsu kalpi. Viņi nesaprot. Saprotiet, viņi ir kungi kļuvuši. Viņi ir mūsu kalpi. Judins ir kalps. Tiesneši kalpi, viņi to nesaprot, jo sen vajag. Neatzīst vienkārši. Tā kā Orbāns apmēram Ungārijā. Kamēr mēs to piecietīsim, tikmēr Latvija piecietīs iedzīvotāji. Labi, bet cīkāk par kompensācijām. Kurš tad no zemes īpašniekiem būs tiesīgs šīs kompensācijas? Visi? Faktiski visi, lai gan Satversmes tiesa ir noteikusi, pēc būtības jābūt visiem. Satversmes tiesa pateica, ka pienākās tiem, kuriem nodoklis ir lielāks nekā attiecīgi pati zemes noma, vai summa, kas paliek pēc nodokļu nomaksas nesamērīgi maza un tam līdzīgi. Līdz ar to, protams, ka šī koalīcija sevišķi pirms vēlēšanām mēģinās pieņemt likumus tādus, lai šo kompensāciju samazinātu. Viņi jau ir 23. decembrī pēkšņi, kad visi cilvēki gatavojas Ziemassvētkiem, viņi pēkšņi vēl zemes dienests ir pēkšņi aptapies un samazinājis fiskālās katastrofālās vērtības, lai šo kompensāciju samazinātu. Bet mēs tāpat rēķinām, ka pie pesimistiskākā aprēķina vai tāda nomināla aprēķina tie kaut kā 20,000 katru darbdienu, kas būtu jāmaksā valstī. Tad šodien mums ir 16. janvārs. Mēs pastrādāsim 8 stundas. Saeima šodien nestrādā visticamāk, atpūšās. Šodien paies 8 stundas. Katru stundu apmēram kaut kā 2000 stundā maksā valstī. Par bezdarbību valsts. Un zemes īpašnieki ir tiesīgi pieprasīt šīs kompensācijas jau no 1. janvāra. Tātad Satversmes tiesa deva laiku izstrādāt likumu par kompensāciju līdz 1. jūlijam 26. gada. Un, ja likums netiks izstrādāts, tad noteikti, ka var vērsties par taisno tiesām. Zemes īpašnieki jau šobrīd prasa kompensācijas piepriekšējiem gadiem. Un, protams, var prasīt, tas, kas Satversmes tiesa noteica, ka prasīt tiesā, tas faktiski ir tāda iedrošināšana, jo prasīt tiesā var arī pēc Satversmes tiesas spriedumu. Bet sakiet, jūsu kā advokāta viedoklis tomēr ir kāds, tad zemes īpašnieki varēs tikai uz priekšu šīs kompensācijas? Nē, tieši otrādi Satversmes tiesa noteica, ka no 25. gada 1. janvāra uz šī likuma pamata jāpieņem speciāls likums par kompensācijām. Šobrīd zemes īpašnieki piedzer naudu piepriekšējiem gadiem. Teiksim, šodien no rīta man deva ziņu, ka Tieslietu ministrija ir iesniegusi kasācijas sūdzību par to, ka no valsts attiecīgi ASV pilsonu kaplāni piedzina kompensāciju, jau piedzina ar apgabalu tiesas lēmumu, spriedumu. Un man no rīta zvanīja, ka Tieslietu ministrija, protams, ir iesniegusi kasācijas sūdzību, jo ļoti negribās maksāt kompensācijas, lai gan tas ir Amerikas Latvijas līgums. Faktiski mēs ar ģirgēm esam partneriem. Mēs gribam amerikāņu aizstāv nost, ka vienā iebruks Krievi iekšā šeit vai Baltkrievija vai kas cits, bet mēs vienlaicīgi amerikāņu atņemam īpašumus. Mēs Latvijas-Amerikas līguma par investīciju aizsardzību faktiski mīdam kājām. Labi, tad es pareizi sapratu, ka ar vienu roku mēs maksāsim tagad kompensācijas gandrīz visiem zemes īpašniekiem, bet ar otru roku mēs maksāsim arī kaut kādu citu zemes lietošanas maksu. Mēs iedzīvotāji, dzīvokļu īpašnieki, precīzāk mēs iedzīvotāji, dzīvokļu īpašnieki, ieskaitot Ilonu Masku, miljardierus un arī Sibmāmuļi maksās vienādu maksu bez kādas gradācijas. Nebūs nekāda. Netiks skatīt, un arī benzīna tanka īpašnieki maksās šos 4%, un arī kazino īpašnieki maksās 4%. Visiem ir roņilva, kā krievi saka, pateikt. Bet sakiet, vai tagad Saeimai ir uzliks pienākums pārskatīt šo zemes lietošanas maksu? Protams, un Saeima katru dienu, ko nepārskat, mēs maksājam 2000 €, 2000 € stundā mēs maksājam par to, ka Saeima nepārskat katru darbu dienu. Principā, Saeimas deputātiem varbūt vēl nē, jo tur ir tomēr cits likums, bet no Tieslietu ministrija pašai varbūt krimināllietai. Jo parastam cilvēkam, tad, kad parastam cilvēkam dod laiku, teiksim, gadu novērst zaudējumus,
tad tas ir gadu novērstiem zaudējumus dot civiltiesiski. Bet par to, ka viņš visu to gadu izmanto līdz pēdējai minūtei, viņam tomēr ir krimināla atbildība par to. Līdz ar to man ir vairāk piemēru no tiesas prakses, kur, piemēram, apstiprina tiesiskā aizsardzības plānu, lai kompānija firma izvērst no bankrota, tiek dots gads laika. Un tiesa nosaka, ka jums ir laiks līdz 28. gada 31. decembrim pabeigt tiesisko aizsardzību, lai nebankrotētu. Un tad atnāk kāds un saka, kāpēc jūs to visu gadu izmantojat? Jūs šo 31. janvārī to izdarīt. Bet man tiesa deva laiku. Pagaidiet, bet šajā laikā citi cilvēki cieta, kreditori cieta. Nu, Saima mums parasti velk līdz pēdējiem brīdim, vai ne? Bet policija un prokurators ar kriminālu procesu, bet maksātnespējas procesa administratoriem, kas izmanto visu tiesu doto laiku. Un tur viņam tā loģika tāda, bet jūs varētu ātrāk, jūs varētu čaklāk. Nē, tieši otrādi. Cienījamie deputāti, cienījamie ministri ir diametrāli pretēji. Tieši privāta personai, kad dod gadu laiku, viņi var izmantot līdz pēdējai minūtei. Bet jūs kā valsts amatpersonām, jums nedrīkstat prokrastinēt. Jums deva gadu laiku, un jūs nevarat to sākt darīt oktobrī, novembrī, decembrī, vai pirms vēlēšanām. Konkrēti pagājuši 4 dienas, tie 80,000 eiro zaudējumi valstī. 80,000 eiro liela apmērā. Tātad nedēļa pagājusi, nekas nav darīts, likumprojekts nav iesniegts, lūdzu uz kriminālu procesu. Skaisti, labi, bet jūsu prognozes tomēr, kad mēs uzzināsim savu jaunu zemes lietošanas maksu, vai kā vispār rīkosies Saima? Kā jūs domājat? Saima mēģinās darīt šī konkrēti, kamēr juridisko komisiju vadīs attiecīgi Judins un kamēr Saima būs tāda, kā tā ir, viņi darīs visu iespējamo, lai nodarbotos ar populismu. Jo viņiem ir svarīgi atkal tikt iekšā nākošās Saimā tik ievēlētiem. Viņiem neinteresē tiesiskums. Tad līdz oktobrim pagaidām nekas nenotiks. Noteikti notiks. Zemes īpašnieki cels prasības pret valsti. Ja šī valsts nepietiek šīs prasības, zemes īpašnieki cels prasību Eiropas cilvēktiesību tiesā. Zemes īpašnieki pieprasīs visus šos miljonus, tieši tā kā Pilkins un Vistinkungs, tas ir lēns process. Un deputāti uzskata, tas jau kad tas vēl būs. Jā. Līdz ar to, protams, ka zemes īpašnieki pietiek, cik var, pagājuši atvainot. Zemes īpašniekiem Saima uzbruka bezjēdzīgi 2007. gadā, tagad ir 26. tas ir 19 gadi jau. Tūlīt būs 18 gadi pagājuši, cilvēku paudze izaugusi ir jauna. Bet skatoties tā reāli uz šo situāciju, tomēr Saima varētu pieņemt kaut kādu lēmumu pēc vēlēšanām. Varbūt viņi var pieņemt lēmumu pēc vēlēšanām, tikai, kā es teicu, tad attiecīgi man ir ļoti jābēdina birokrātus, man ļoti jābēdina ministrs, jo Satveres tiesa citā lēmumā nolēmā, un arī augstākā tiesa pateikusi, ka pretēji deputātiem ministri un valdība atbild krimināltiesiski, civiltiesiski. Tādējādi cienījamie ministri, it sevišķi tieslietu ministri, mums ir zemes īpašniekiem ir visas tiesības no jūs personīgi piedzīt maksu. Absolūti personīgi celt prasību pret ministri, tieslietu, tie kā norādītu augstākā tiesa un Satveres tiesa. Tas tik ir pagrieziens. Protams, mēs to arī darīsim. Tas ir nozīmīgi. Jo Satveres tiesā vienkārši ministrijas izties smieklīgs. Iedomājieties, es uzdodu jautājumu, no zemes īpašnieku vārdā es uzdodu jautājumu tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Kāpēc šādi? Sākums uzdod ministra kabineta pārstāvjiem, kāpēc šādi ministra noteikumi? Un ministra kabineta pārstāvs saka, mēs ministri kabinetā, kad ienāk mums no tieslietu ministra noteikumi, mēs viņus vienkārši apstiprinām, jo mēs uzstāvjam ministram. Pagaidiet, jūs vispār neizvērtējat viņus? Tie ministri atnāk, jūs taču nelasat vispār? Nē, mēs nelasām. Tātad nākušā dienā man Satveres tiesa saka, tad visus jautājumus noņemts, jo tieslietu ministra kabinets nezina, ko viņi pieņem par katastrofas vērtēšanas noteikumiem, par bāzēm, visu kaut citu. Nākušā dienā prasām tieslietu ministriem, kāpēc jūs šādu noteikumu projektu iesūtījāt? Pat to uzrakst tieslietu ministra redakcijā. Mēs nezinām, mēs uzticamies valsts zemes dienestam, jo mēs taču neesam nekustamā īpašuma speciālisti. Mēs esam ministri, mēs esam politiski figūras. Tad visiem uzticās. Un tad beigās sanāk kas, ka kāds vienkārši uzrakst kaut kādu ministra kabineta noteikumu projektu bez paraksta apmēram kaut kāds darbinieks, kurš trešo dienu kā pieņemts kaut kādā valsts zemes dienestā. Un viņš tā lēnām ceļo pa koridoriem un kļūst par ministra kabineta noteikumiem. Tā? Loģiski viņi visi atbild. Loģiski visi šī ķēdīte atbilda savu maku. Labi. Un, laikam, man pēdējais jautājums, tad kāds būtu tas kompromiss, tas variants, kas varētu derēt gan zemes īpašniekiem, gan dzīvokļu īpašniekiem, gan pašai Saimai laikam? Nē, vislabākais kompromiss ir tas, kas der pilnīgi visiem, ir tas, kas stāv mums priekšā pavisam tā elementāri. Šobrīd Trumps vēlās iegūt Grenlandu, visi vēlās iegūt zemi kaut kur, visi cīnās par zemi.
Šajā gadījumā zemes īpašnieki šo zemi faktiski zaudējuši. Līdz ar to mēs sakam labi, ar cienījamā Rīga, cienījamā Latvija. Nu tad arī mājas dzīvokļu īpašnieki saka, nu jūs paši deputāti un vēl šo putru ievārījāt, tad šo putru izsmiliet. Nopērciet par taisnīgu kadastrālo vērtību valsts un pašvaldību no zemes īpašniekiem šos īpašumus, un tad mierīgi turpiniet viņu nomāt, izpirkt, atļaut. Vēl jau vairāk, iedomājieties, viņi ir pieņēmuši, šie deputāti ir pieņēmuši kādreiz likumu, kad ja zeme pieder valstī vai pašvaldībai, tad katrs dzīvokļu īpašnieks var izpirkt savu domāmo daļu, jebkurā laikā pievienot dzīvoklim. Bet, ja pieder privātam, tas ir aizliegts. Tikai visu zemes gabalu. Un tad visiem nobalsojot un visu un sarežģīt procedūru. Bet, ja pieder valsts pašvaldība, lūdzu, tev gribās dzīvokli pievienot zemi, lūdzu, nāc ar iesniegumu, mēs tā pievienosim tev domājumu daļu no zemes un mainīsim dzīvokļu struktūru un tev turpmāk vairs nebūtu dalīties īpašums. Labi, bet jā, viss paliek pa vecam un pašvaldība un valsts neizpērk šo zemes īpašnieku zemi. Tad jau būtu taisnīgai maksē vienkārši. Tad mēs paliekam pie tiem 5% plus 0,5%. Ir divi, pusotrs jau nav tad, jo pusotrs ir tikai tam, ja vienu atlaides. Jo tad, ja tā ir sirmāmuļa, pensionārs, represētais vai kas cits, viņiem ir nodokļu atlaides, tad jau paliek viņiem 5%. Tas tikai 5,2 pieņems. Nu, teiksim, un kaut kāda daļa no nodokļa. Tad dzīvokļu īpašniekiem tas varētu... Nē, bet svarīgi, ka viņi paši maksā nodokļus. Nevis, ka viņi kompensē. Kompensācija arī nav pareizais mehānisms, ka viņi paši maksā pašvaldībai, jo tā viņi to atlaidu var saņemt. Nu, skaidrs, bet tā maksa dzīvokļu īpašniekiem varētu pieaugt varbūt par kādu 1,5% no kadastrālās vērtības. Saprotiet, tas ir populisms. Dzīvokļu īpašnieks, kas šobrīd ziemā maksā 100 eiro kopā ar apkuri, siltu ūdeni, atkritumiem visu, viņš maksā vēl papildus 3 eiro par zemi. Nu, tam kāda starpība 3 vai 3,2 eiro par zemi vai 3,4 zemes īpašniekam, tā summa ir vitāli svarīga izdzīvošanai. Dzīvokļu īpašniekiem es saprotu, ka viens maksā 3 eiro, cits maksā 100 eiro par zemes lietošanu. Kaut kur jūrmalā pieņemsim. 100 eiro par zemes lietošanu no dzīvokļa nemaksā neviens. Gadā varbūt 100. Aha. 100 eiro es neesmu dzirdējis šādu cenu. Kaut kur Rīgas centrā pieņemsim. Nu, varbūt Rīgas centrā, bet šiem cilvēkiem, kad viņi dzīvo Rīgas centrā, viņiem nav problēma samaksāt. Ticiet man. Jo tās mājas, kas ir Rīgas centrā, viņas arī visčaklāk ir izpērk. Valdemāra iela praktiski viss izpirkus man pazīstamie. Jo tur pa šiem gadiem ir nomainījies dzīvokļu īpašnieku loks. Attiecīgi tie, kuri ir vēlējušies pārcelties prom no Rīgas centra, ir pārdevuši tie, kas vēlās Rīgas centrā, dzīvokļu cena Rīgas centrā lielāka un Valdemāra ielā, 145, tas viss rajons, tur lielākā daļa māju faktiski ir palikuši dažas mājas, kas zem izpirkuši. Jo tur zemes gabals. Runāt par izpirkumu, ja zemes gabals uz dzīvokli maksā 1000, tad dzīvokļu īpašniekiem nav vēlams viņu izpirkt, jo šis 1000 nav, šis 1000 vajadzīgs ir. Dzīvokļu īpašniekiem šis 1000 ir ļoti vajadzīgs. Ja zeme maksā 100 eiro, tad viņi uzreiz grib izpirkt. Un ja zeme maksā 5000 uz dzīvokli, viņi atkal grib izpirkt. Jo dzīvoklis tik dārgs, viņš paliek vēl dārgāks un tad nav problēma. Līdz ar to tie, kas dzīvo dzīvokļos, kur zeme maksā 5000 dzīvokli, viņos ir izpirkuši faktiski, ka laik izpirks, jo viņiem ir tik dārgi dzīvokļi, ka māja ļoti ātri nobalso, ka viņi vēlās iekārtot stāvvietas, vēlās iekārtot labi iekārtot savu pagalmu, jo tas dzīvokļu cenā pieliek vēl vairāk klāti. Līdz ar to visgrūtāk ir tur, kur ir purcējiem, sprevinieki un citur, kur dzīvokļu īpašniekiem nav motivācijas. Nu, motivācijas, jo tas ir ne šis, ne tas. Tas pat nekas neuzlabosies, tur tāpat tās viss ir. Skaidrs, sapratu, jā. Nu labi, tad rezumējot, mēs gaidām no Saeimas kaut kādu jaunu regulējumu. Mēs negaidām. Mēs burtiski tagad janvārī, februārī vācam kopā zemes īpašniekus, taisām zemes īpašnieku grupu un ceļam prasīt pat valsts pirmās izticot tiesās. Mēs ceram, mēs neko negaidām un pietiek gaidīt. Saprotiet, ja mēs tikai gaidīsim, skatīsimies, kas atkal atnāks, kāda būs jaunie deputāti, kādi šie mēs neko negaidām. Mēs runāsim ar pašreizējo Saeimu, mēs skatīsimies, zemes īpašnieki tiksies ar partiju pārstāvjiem, ar deputātiem, un mēs arī informēsim sabiedrību par to, kas īsti notiek, un meklēsim sev sadarbības partnerus starp tām partijām, kurām ir veselais saprāts un redzējums, nevis populisms. Labi, paldies Normandam par interesantu stāstu, un tiekamies mūsu studijā, lai apspriestu citus svarīgus jautājumus. Paldies! Paldies!